Gaismots mīlestības pilns sveiciens, visas bezgalīgās, mīlošās, mirdzošās, kosmiskās gaismas būtnes. No mums ir Sandri. Mīļie, šodien ārā iet vienlaikus lietus un sniegs, un vispār nevar saprast, kāds ir gadalaiks, ziema vai rudens vai pavasaris. Tādā kosmiskā mērogā un kosmiskā enerģija ielpā šodien ļoti, ļoti dziļi cauri vibrē, kad jānāk laukā un jāpadalās ar to, cik daudziem šobrīd ir svarīgi dziļumā sajust un ieraudzīt un apzināt savas partnerattiecības. Mēs šodien nākam ar impulsu, ar kuru jau ilgu laiku neesam nākuši. Pirms gada kaut kad bijām aicinājuši jūs pieteikties uz pāru dziedināšanas apļiem. Daudzi varbūt, nesajūt to drosmi, gatavību, jo varbūt ir kaut kur nērti vai grūti dalīties ar savu to situāciju. Bet šodien tik ļoti liels impulss iet cauri, kad īsti paklusēt nav iespējams, tāpēc mīļās kosmiskās gaismas būtnes. Mēs neizsludinām konkrētus datumus, un punktus, bet mēs jums piedāvājam pieteikties. Šeit ir dažādi. It kā viens var runāt, bet it kā būtu aicinājums tomēr parunāt ar partneri, vai jūs būtu divatā ieinteresēti, ieiet dziļumā un sajust un saprast, kas ir tas jūsu attiecībās, kas īsti neiet tā, kā jūs vēlētos. Vai ir kaut kādas lietas, ka jūs nevarat viens saprast, kas ir jāiemācās, vai kaut ko nevar piedot, pieņemt, atlaist. Ja? Un pirms gada mums bija ļoti skaists tāds sakrālās ģeometrijas dziedināšanas aplis pāriem. Vairāk bija vērsts uz tādu kā gaismas kodu integrāciju, bet arī uz tādu dziļāku, daudz vienam otru sajušanu. Un šobrīd atkal nāk pavasaris, un atkal ir tāds, gribas teikt, impulss, pajūtiet sevi dziļumā, jo šī tēma šobrīd laukā ir ļoti, ļoti aktuāla. Kā dziļāk vienam otru sajust, saprast, pieņemt, varbūt tieši otrādi, kā saprast, vai vajag atlaist vai nē. Ja? Un jāsaka, kad esot klātienē, katru jūsu lauku sajūtot, pieskaroties, parunājot, ļoti skaisti gaismas struktūras un būtnes rāda un ver, kādas ir jūsu miedarbības. Un tieši svarīgi satikties tādos nelielos apļos. Ja? Es nemāku pateikt, cik pāri viena aplī. Mēs pagājušais bijām, 10 pāri aplī. Ja? Kad viens otram var uzticēties, tas ir tāds drošs slēgts aplis, kurā var padalīties, jo noteikti arī citiem klātsošiem rezonē kaut kādas jūsu lietas un situācijas. Un vispār kaut kā mīļie ļoti iet dziļi, kopš arī laukā ir ienākuši Vaivas Vatsmanu un Čakšus Manu ļoti lieli evolūcijas vadītāji šeit, mūsu Atlantīdas un tagadējie. Tik ļoti vēl kaut kur ir tādi smeldzoši punkti, kas tik ļoti dziļumā prasas kaut ko izelpot, dziedināt. Un mīļās sievietes, mīļās dāmas, jā, mīļās meitenes, ja jūs jūtat, ka jums ir vēlme pabūt, rezonēt dziļā tādā sieviešu dziedināšanas aplī, parunāt ārā to savu sievišķo sāpi, kaut ko, kas nesaprotams, nāk varbūt no laikiem, no citām dzīvēm, kaut kādu, kam nav izskaidrojumi, kam nav pamatojumi jūsu reakcija, attieksmē pret vīrieti, pret vīriešiem, pret attiecībām. Ja? Es piedāvu arī pieteikties uz šiem dziedināšanas apļiem. Ja? Arī nepārāk daudz cilvēku, lai ir ļoti klusi, ļoti tuvi, ļoti sakrāli, ļoti dziļi. Neizsludinu arī nekādus konkrētus datumus. Ja būs gribētāji savāksies, tad mēs noteikti varēsim šādus apļus organizēt Rīgā vai Siguldā. Ja, klātienē noteikti, online nē. Tāpēc, lai šodien iet šis gaismas impulss, lai šodien aiziet šis aicinājums, tikpat labi šāds aplis var salikties martā vai aprīlī, kā atkarībā kā jūs pieteiksties. Bet, ja jūs jūtat, ka jūs tuvākajā laikā varētu interesēt, tad es ķeru impulsu, es turu, es viņu nepalaižu garām, kad šodien ļoti, ļoti dziļi iet, kad nāc. Ļauj sevi dziedināt, ļauj sev dziedināties, ļauj mums palīdzēt tevi dziedināt. Tas ir tas, ko mēs ar Sandri darām katrs pats par sevi jau ļoti sen un ļoti ilgi. Un kopā jau kaut kur arī vairāk kā gadu, vadot kopā sakrālos ceļojumus uz zemes svētvietām, kopā vadot dubultu seansus ar katru jums gan caur dziļu ķermenisko, gan caur individuāliem procesiem. Notiek vērā ņemamas ļoti jaudīgas transformācijas katra viena laukā un esībā. Un šodien ir tāds, kad gaisma nāk, gaisma plauks, bet daudziem kaut kur ir iekšā tāda sāpe, skumja, smeldze, ir kaut kas, ar ko nevar tomēr tik galā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar partnerattiecībām šiem jautājumiem, vai tieši individuāli, tieši sievišķie kaut kādi jautājumi. Tā ka mīļās, brīnišķās visas kosmiskās gaismas būtnes, ja jūtat, ka šis ir priekš jums, tad priecāsimies par jūsu vēstuli. Šeit var rakstīt telegramā, var rakstīt Instagramā, var rakstīt e-pastā, ja? Droši jebkurā no sociālajiem tīkliem, un ja būs paredzēts, ja būs nepieciešamība, tad šajā gaismas laukā mīlestībā tiekamies. No manas puses ir, kā vienmēr, stāsts par apzinātību sevi,
cik ļoti viss, kas atspoguļojas ārējā pasaulē, tas ir par iekšējo enerģētisko klātsamību un sevis pieredzi, kur sievišķā esence, vīrišķā esence, kā nodoms un matērija, kā gars un matērija, kā mūsu mēnesis un saule, mūsu Ida Pingala, Sušumna, apzinātība ir vairāk apzinoties sevi, katrā pieredzes līmenī, kas notiek zemes līmenī, kas notiek fiziskajā ķermenī, kas notiek sajūtās, kas notiek emocionālajā ķermenī, mentālajā ķermenī, kādas pārliecības un kas notiek dvēseles stāstā, kur viss, kas šobrīd notiek, ir lielāks padziļinājums. Jau kas gadiem esam darbojušies ar sevi, ar savu psihi, ar apziņu, ar savu visu uzbūvi. Šobrīd iet vēl niansētāks darbs katram, un līdz ar to šādu apļu sanākšana ir sava vieta, paplašināt vēl savu klātsamību, pamanīt tās pieredzes un to, kas jau ir, varbūt apziņā izceļās, ko ārpasaule atspoguļo, iespējams ārpasaule atspoguļo tās pieredzes, miedarbības, un kur tiecība ir uz harmoniskāku miedarbību. Starp, varētu teikt, arī kreiso labo nāsi, šeit fiziskajā, kad ir gan intuitīvā uztvere, gan loģiskā un balanss starp mūsu puslodēm, smadzeņu puslodēm un līdzsvars. Un kā mēs zinām, tas iet cauri, viss, kā mēs esam šeit atnākuši, mūsu dvēseles stāsti, mūsu dzimtas stāsti, mūsu tēvu, mātes stāsti, un kā tas viss katrā mūsos atspoguļojas šeit pieredzē. Nu jā, tas, ko mēs darām, ir šādi dziedinošie apli, kā vienmēr tāda katra sanākšana ir jaudīga iespēja iestīties dziļumā, un ka šobrīd centrāli notiek ir vēl vairāk saskaņot ar sevi, ar savu dvēseli, ar savu esību šeit, un kaut kādas pieredzes palaist vaļā, pateicībā, mīlestībā, izpratnē, apgūstot, un caur laikiem, varbūt caur dzīvēm ir kaut kādas pieredzes, kur ir, ir laiks izgaismot pašam, saskaņoties ar sevi, tam ienāks enerģija, ienāk lielākam mieram, pieņemšanai, sapratnei, izpratnei, skaidrībai, spēkam, stabilitātei savā fiziskajā, emocionālajā, mentālajā plānā. Tā kā svētībā, mīlestībā, ja tas tevi ierezonē, atsaucas tevi, dod ziņu. Un, jā, kā mēs darām individuālās sesijas, kopā sesijas, ir grupu, gan sanākšanas, un šis ir tāds skaists veids, kā reize tā dziedinošu apļu nodomā, lai iet vēl dziļāk un varētu izstrādāt tādā veidā. Jā, tā kā mīļie, mēs runājam ar jūsu dvēselēm, ar jūsu garu, ar jūsu laiktelpas līnijām, ar jūsu dzīvju pieredzēm, daudzu iepriekšēju dzīvju pieredzēm, ar jūsu gaismas būtnēm, gaismas struktūrām, kas nāk runāt caur mums, ar jums, lai caur to izgaismot, lai tu beidzot varētu justies laimīgāks, veselāks un veselāk, un lai lielākā vienotībā, līdzsvarā, mīlestībā, mīļās gaismas būtnes, kuras gribētu, bet jūt, ka varbūt tā vīrišķā puse varētu nesaprast, nereaģēt. Jūs varat parādīt šo video, paskatīties, vai jūsu otrai pusē ierezonē mūsu lauks, mūsu enerģija. Mēs nevienu neforsējam, nevienu nespiežam mierīgs, tāds dziļš sarunu process, sakrāla ģeometrija, viegli tāda pakustēšanās, tā kā bloku izkustināšana, atbrīvošana un dziļāka apzinātība un sapratne. Lūk, tā kā pateicībā visiem, kas ar šo video padalīsies, jo es domāju, tas var būt ļoti, ļoti vērtīgi, un tad jau lai top veselībā, gaismiņā, mīlestībā. Kur viens tāds rāms, dziļš pieskāriens, kas ir noticis šai ziemā un caur laikiem, katram varbūt tās, ka tas ir pieskāries 7 paudžu lauks uzbūve struktūra, ka tā ir atbalstoša, saprotoša un svētība un enerģija plūst cauri 7 paudzēm, kas ir mūsu mugurkaulā, vienā pusē, otrā pusē, vīrišķajā, sievišķajā, tēva mātes līnijās. Tas ir kaut kas, kas laukā ir katra, tas ir tāds padziļinājums, arī šī padziļinājuma stāsts, kur tur jau niansēti. Bet, ko mēs caur visiem stāstiem zinām, šo 7 paudzēs, un kad ir laiks šīm struktūrām attīrīties tā, ka pilnībā šeit stāvot stabilu uz zemes, jūtot savu dvēseli, savu garu, un esot šeit un svinēt šo esību, un būt pilnasienīgi, pilnvērtīgi, mirdzoši savā apziņā. Ko? Namastē. Sirsnībām. Jā, pateicībā.